Sveiki! Tātad mani sauc Asnāte, un tiem, kas mani nezina, varbūt vēl, tad es strādāju pusauģu un jauniešu psihoterapijas centrā, un es arī esmu savā The Mind Mastering privātpraksē, kas koncentrējās uz to, lai nostiprinātu sportistu mentālo pusi. Es strādāju gan individuāli, gan arī ar komandām. Protams, es dzīvoju jau 10 gadus ārpus Latvijas. Amerika, Kanāda, šobrīd pat esmu Kanādā, un es saprotu, ka, jā, es esmu citā sabiedrībā, cita kultūra apkārt, un arī pati esmu ļoti mainījusies un mainījusi savu sapratni par lietām, un mans mindsets ir mainījies, bet paldies Dievam, jo es ticu un zinu, ka es savas zināšanas varu nodot Latvijā kādam, kas klausās un kurš ir atvērts pārmaiņām vai tēmām, kas varbūt, ir grūtāk apspriežams un varbūt pozitīvi var ietekmēt kādu klausītāju. Es jau esmu ierakstījusi intervijas un arī monologu sarunas savā The Mind Mastering podkastā, un man bija doma jau sākt ar latviešu kontentu un intervijām arī jaunajā gadā, bet es ar pēdējo dienu pārdomām saprotu, ka ir jāsāk jau tagad, un es tiešām nebiju domājis, ka varbūt mans pirmais kontents latviešu valodā būs tieši šāds, bet man liekas, ka ir savā ziņā ļoti labi apstākļi, lai mēs atvērtu šo tēmu saprotamākā valodā, mentālā veselība. Un ir ļoti smaga sajūta un liela pārdzīvojuma, un es izsaku ļoti visdziļāko līdzjūtību tiem vecākiem un tuvākajiem cilvēkiem un vispār katram, kurš viņu pazina. Un tādu mūs ir daudz. Un novēlu spēku un izturību šajā grūtajā laikā. Un pilnīgi sāk sirds daudzīties tik strauji un smagi, kad saku šos vārdus, tāpēc, kad ir grūti, kad vispār kāds nonāk traģiskā situācijā, un arī ir grūti vēl 10 reizes grūtāk, kad tas notiek ar kādu pazīstamu cilvēku. Bet mana tēma šodien ir par mentālo veselību, jo tā ir ļoti svarīga tēma, tāpēc, ka tā sasaistās mūsu ikdienas dzīvē, bet man liekas, ir daudz aizspriedumu par un ap šo tēmu, un šī informācija, ko es sniedzu jums, protams, ir manas pārdomas un manas zināšanas. Ņemiet no tā, kas jums der, un es ieteiktu vienkārši katram būt nedaudz atvērtākam gan uz to, ko es jums nododu, gan arī vispār uz ikdienas dzīvi un citu cilvēku priekšstatiem un viedokļiem. Kāpēc mentālā veselība ir tik svarīga tēma? Tāpēc, ka tā skar katru no mums. Mentālā puse ir mūsu domas, mūsu priekšstats par dzīvi, mūsu reakcija, emocijas, psiholoģiskie uzskati, vispār mūsu uzskati, kas ir izveidojušies visu dzīves laikā, mūsu pieredze, viss, kas saistās ar to, kā tu domā, kā tu pieredzi lietas, kā tu uz tām skaties, kā tu ar tām reaģē, tā viss ir mentālā puse. Un es gribētu, lai katrs ir atvērtāks runāt par šo tēmu un izprast viņu no citas skata punkta. Nevis sasaistīt tikai mentālo veselību un mentālo pusi ar kaut ko negatīvu, kad tas ir
kaut kas ir psihiski nelīdzsvarotiem cilvēkiem, vai kad tas ir kaut kas ļauns, vai tā ir tikai depresija un tikai traumas, ar kurām jātiek galā, un kad pie psihologiem iet tikai cilvēki ar lielām problēmām. Nē, mentālā puse ir kaut kas daudz plašāks, un viss ir atkarīgs no tā, kā mēs uz to skatāmies. Un jo vairāk būs aizspriedumaini cilvēki mums apkārt, un tā kultūra, ko mēs paši veidojam, jo grūtāk gan mums pašiem, gan arī mums līdz cilvēkiem būs iespēja iet un lūgt palīdzību vai uztvert to citādāk. Mentālā veselība ir viss, kas nav saistīts ar tavu fizisko pusi. Visu tavu lēmumu pieņemšana, tavi uzskati, mentālā veselība ir tavas emocijas, psihiskais līdzsvars. Tas ir pilnīgi viss, kas sastāv no tavas ikdienas. Tava mentālā veselība tiešā veidā ietekmē to, kā tu piecelies no rīta un kā tu skaties uz dienu un kā tu skaties uz notikumiem un kā tu tiec galā ar sarežģītām situācijām un notikumiem, kas varbūt nav tev labvēlīgi. Jo šobrīd mums ir pārsvarā uzskati mūsu sabiedrībā, kad mentālā veselība ir kaut kas slikts, mums ir daudz aizspriedumu pret to, vismaz vai tāds tabū, labāk nerunāsim, un ja ar kādu runāsim, tad ļoti jāuzmanās par ko un kā mēs runājam, un mums šis ir jāsāk mainīt. Es nezinu, kur tas ir izveidojies konkrēti, es domāju, tas ir vairāku gadu vienkārši sabiedrības kopskats. Protams, tas ir savā ziņā ļoti ietekmējies arī no Padomju Savienības uzskatiem. Un, ja mēs padomājam, cik apspiestā tādā mentālā sabiedrībā mēs dzīvojam, tad tā ir kultūra, un jo mēs vairāk atļausim tam turpināties, jo mazāk kaut kas mainīsies. Un šādas sarunas un tas, ka mēs klausamies arī citu cilvēku viedokļu, kuri spēja ietekmēt mūsu domāt citādāk, ir ļoti veselīgi. Tas ir veselīgi. Nevis tikai pieturēties pie sava viedokļa, bet būt atvērtiem un uzklausīt citu cilvēku viedokli. Ja mēs dzīvojam tādā kultūrā, kur mēs vairāk uz to skatāmies kā kaut ko noniecinošu un neveselīgu, jo vairāk mēs nedosim iespēju tiem cilvēkiem, kuri būtu gatavi kaut ko mainīt, vai izskatīt iespēju mainīt paši sevi, uzlabot savu dzīves kvalitāti. Tāpēc lūdzu, vienkārši ir svarīgi apdomāt, ko mēs vispār sakam, un saistībā arī ar Jāni Timu. Ja nav nekā laba, ko teikt, tad vienkārši nesaki neko. Vienkārši likums nerakstītais ir tāds. Ja tev nav nekā laba, ko teikt, vienkārši nesaki neko. Un saistībā ar mūsu kultūru un sabiedrības uzskatiem, lai saprastu, kādā kultūrā mēs dzīvojam, nevajag daudz, lai ieietu kādā rakstā un izlasītu cilvēku komentārus, bet, protams, tas notiek arī ikdienā, jebkur aizejot, paklausoties sarunas, ļoti viegli var saprast to, ka mēs daudz dzīvojam negatīvā mentālajā uztverē. Un ļoti daudz ir tāds victim mentality, tāda cietēja mentalitāte, un cietēja mentalitāte ir tādi, ka tu vairāk koncentrējies uz to, cik slikti visi apstākļi vai pārējie cilvēki tevi ietekmē, un ka tur nekā nav ko pastīties pašam uz sevi, bet kad vairāk ir tāda norādīt ar pirkstu, kas ir slikti un kā visi citi slikti tev dara un citi slikti izturās, un nekad īsti nepaskatīties pašam uz sevi un saprast, ko var mainīt vai kā pastīties uz situāciju no cita perspektīva. Vienkārši ir vērts katram padomāt pašam, cik ļoti mūsu
ģimenes apstākļi vai skolas apstākļi vai vienalga, kur mēs kādos apstākļos esam bijuši, cik ļoti viņi ir ietekmējuši mūsu uzskatus un visu attīstību, kā mēs skatāmies uz dzīvi un kā mēs paši rīkojamies ar savām emocijām un situācijām, kurās mēs esam. Kā piemēru es kaut vai varu teikt emocionālā regulēšana. Cik bieži vai cik daudziem ir bijis tā, kad, kā bērns, ja tu vari bišķiņ patīt bildīt atpakaļ un atgriezties kā bērns, kā jaunietis, kad, piemēram, vecāki atnāk mājās un sāk bļaut uz tevi vai par kaut ko nosoda. Un tu pat dažreiz pat nesaproti, kāpēc tā ir noticis. Un cilvēki, kuri ļoti labi saprot cilvēka enerģijas citas un spēj labi nolasīt pārējos, tas ir bieži vien tāpēc, ka mājās kā bērnam tev bija ļoti labi jānolasa, kā tev vecāki uzvedās. Vai viņam tagad ir slikts garīgais vai labs garīgais? Kā man tagad rīkoties? Kā man mazināt to situāciju, kā man mazināt un uzvesties tā, lai tas vecāks neuzsprātu, vai lai viņš justos labāk, vai lai viņam uzlabotos garstāvoklis. Un tāpēc cilvēki iemācās ļoti labi nolasīt pārējos. Un šī arī ir tāda situācija, kur mentālā puse ir ļoti svarīga, tāpēc, ka tam vecākam ir jāiemācās kontrolēt savas emocijas un ir jāiemācās nevis izlikt tās emocijas vai kas darbā slikts noticis vai sastrīdējies ar savu vīru vai sievu, nevis izlikt to uz bērnu, bet pašam atrisināt to un lai tas bērns nejūtās pēc tam vainīgs, ka viņš ir kaut ko slikti izdarījis. Saprotiet, kā tas strādā, viss ķēdītē strādā. Bet žēl ir tas, ka mēs neesam gatavi bieži vien pat ieklausīties sevi, izprast sevi, un ļoti daudzi nodzīvo visu dzīvi tā, ka viņi pat, nezin, kas es esmu un kā es varu sevi uzlabot gan iekšēji, gan ārēji. Un ziniet, kas šeit var ļoti labi nākt palīgā. Protams, kāds aizbrauc, nezinu, tur svētā ceļojumā, un viņam atnāk pašam kaut kādas atklāsmes. Jā, tā pavisam noteikti var būt, kad pats aizrocies līdz pārmaiņai un notiek tādas dvēseliskas apziņas pārmaiņas, bet ir cilvēki, psihologi, terapeiti, mentori, kauči, un šie speciālisti paši ir izgājuši cauri savām grūtībām vai ieguvuši zināšanas, lai palīdzētu cilvēkiem izprast pašiem sevi un tikt galā ar nomācošām situācijām. Un nav jāmeklē palīdzību tad, kad viss jau ir galīgi slikti. Vai tad mēs neviens nevēlamies kļūt labāk, vai tad mums ir jāgaida tikai, kad ir kaut kāda slikti apstākļi vai kaut kas traģisks notiek, lai mēs sāktu strādāt paši ar sevi, jo katra tava rīcība, kas noved līdz pašizaugsmei, ir ļoti svarīga gan tev, gan līdzcilvēkiem, ar kuriem tu dzīvo. Un šie profesionāļi palīdz ar dažādām tehnikām izprast sevi, un nav jādomā, ka pie psihologiem, terapeitiem, kaučiem, mentoriem iet tikai tad, ja viss ir slikti. Tā galīgi nav. Man ir ļoti daudz klientu, kuriem ir mentāli liela noturība, un nenozīmē, ka katram klientam ir depresija. Nē, mēs strādājam pie daudzām citām pašizaugsmes lietām. Un tas ir ļoti labi, tas ir apsveicami, ka cilvēks strādā pats pie sevis. Ziniet, kāds ir labs teiciens? Labākā dāvana, ko tu savam bērnam var iedot, un pats sev reāli arī dāvanu iegūt, ir izārstēt sevi veseliski. Heal yourself. Okay? Tāpēc, ka mums ir tāds priekšstats, kad iet pie psihologa, tad tevi galīgi slikti. Bet tā nav, tās ir pilnīgs muļķības, tā ir vienkārši
kaut kāda ticība, ko mēs esam sākuši runāt kultūrā, mūsu sabiedrībā, un tas vienkārši tā ir iegājies. Tāpat mēs varētu sākt tagad izlaist ārā kaut kādu stereotipu, kad nesāt zilu džemperi ir riktīgi slikti. Tas ir principā apzīmējams, kad kaut kas nav labi tam cilvēkam. Un tagad mēs iet un runāt to ar citiem un teikt tev, klausies, zils džempers, tas nozīmē, ka kaut kas tur nav labi un vispār labāk nevēl zilu džemperi, ja tu negribi tā kā izcelties no pārējiem vai lai pārējie nezin, ka tev ir slikti. Saprotiet, kā jūsu domas tiek ietekmētas no sabiedrības, no ziņām, no visas informācijas, ko jūs uzsūtat, tas veido jūsu belief system, kas ir jūsu uzskati. Un to mierīgi var mainīt. Bet jāsāk mainīt. Diemžēl mums ir ļoti grūti lūgt palīdzību. Un par pašu to problēmu, ar ko, piemēram, kāds cīnās, vēl grūtāk, vēl lielāka problēma ir tā, ka mēs neprasām palīdzību. Un es domāju, katrs no mums var padomāt, cik bieži mēs tā kā lūdzam palīdzību, kad mums tiešām vajadzētu to, vai arī cik ļoti aizspriedumaini mēs jūtamies par to, ka mēs nelūdzam palīdzību. Un es saprotu, kad varbūt domas, kad mēs negribam tikt nosodīti vai varbūt atraidīti, bet ticiet man, vairāk drīzāk būtu situācija tāda, kad cilvēki labprāt vēlētos palīdzēt. Un latvieši tiešām ir spēcīga tauta, kas vienmēr nāks palīgā, kad kāds būs grūtībās. Un mēs drīzāk, ja jūs padomājat paši par sevi, ja kāds atnāk un palūgt jums palīdzēt ar kaut kādu situāciju vai gribētu izrunāties, vai uzreiz jūs tā kā gribētu noraidīt to cilvēku, vai drīzāk, tas pavērt iespēju lielākai sapratnei. Tas ir tā kā connections. Es saprotu, ir situācijas, kur varbūt kāds tiek atraidīts, bet tas nenozīmē, kad ir jāapstājās. Varbūt tas nebija īstais cilvēks, kam prasīt palīdzību. Varbūt tas nebija īstais cilvēks, kurš varētu tev labi uzklausīt. Un tāpēc ir svarīgi, kad mēs esam atvērtāki pret to, ka mēs drīkstam palūgt palīdzību. Jā, kā es minēju par pašu problēmu, tā kā vēl grūtāk ir lūgt palīdzību. Bet kas vēl zem tā visa ir pats grūtākais, ir tas, kad mēs nevaram akceptēt, ka mums vajag palīdzību. Mēs tā kā nesaprotam, mēs neļaujam sev apzināties, ka mums vajag palīdzību, un tad tas ir tas pirmais, kas ir jāsāk darīt. Vienkārši tā apziņa, uzticība sev, kad man vajag palīdzību, kaut kas nav labi, vai man vajag arī palīdzību, lai vienkārši levelotu bišķiņu ap, lai kļūtu labāks. Jo to visu var dabūt. Vienkārši ir jādara lietas un ir jāprasa un ir saucās surrendering, kad tu vienkārši padodies saviem aizspriedumiem, tu vienkārši neļauj vairs tam visam, kas tevi nes lejā un viss tas negatīvais, tu vienkārši viņam vairs neļaujies. Un tu pārkāp pāri un ej lūdz palīdzību un meklē veidus, kā uzlabot sevi un savu dzīvi. Un, ja tu uzlabosi sevi un savu dzīvi, arī viss apkārtējais mainīsies. Un tas pozitīvi ietekmēs arī līdzcilvēkus. Lai vispār kāds sāktu saprast, ka vajag labāk. Un ka vajag tikt ārā no konkrētas situācijas. Vai ka vajag kad vēlās pašizglītoties un vēlās pašizaugsmi, sevis labad un citu labad, ir ļoti svarīgi, ka mēs kā līdzcilvēki spēlējam ļoti lielu lomu šajā. Jo atvērtāki mēs būsim uz šādām tēmām, jo saprotošāki mēs būsim. Dažreiz vienkārši pat nevajag sniegt uzreiz atbildi vai kaut kādu risinājumu situācijai. Vajag vienkārši uzklausīt, mācēt, uzklausīt un neuzspiest savu uzreiz viedokli. Kad pašiem līdzcilvēkiem ir jābūt ar to, ka mentālā veselība un mentālā puse ir super. Kaut visi uzlabot savu mentālo veselību, jo tad mums būtu daudz mazāk problēmu dzīvē, ticiet man.
Un tāpēc līdzcilvēkiem ir jābūt ļoti atvērtiem un saprotošiem un jāuzmundrina un jāpadara šie apstākļi, kad tiek pacelts kaut kādas tēmas par mentālo pusi vai tēmas, kuras ir aizspriedumainas līdz šim mūsu sabiedrībā, kad viņas tiek paceltas, kad viss ir kārtībā, ka mēs par to runājam. Un jo vairāk būs tādi līdzcilvēki, kuri jau vairāk pozitīvi ietekmēs cilvēkus, jo vieglāk tam cilvēkam būs aiziet un meklēt to palīdzību. Un, ziniet, nav noslēpums, ka tieši arī sportistiem ir grūtāk meklēt to palīdzību, jo sports ir, tā savā ziņā nekaunīga grupa. Tāpēc, ka tur ir sacensības un vēlme būt labākam un nāk iekšā savstarpēji cīņa gan komandā, gan ārpus komandas. Tur ir tāds sportiski apstākļi. Un principā ir tā, ja tu izrādi kaut kādu ievainojamību, tā kā vulnerability angliski saucās, vai arī, ja tu izrādi kaut kādas emocijas vai pārdzīvojums, ceļš nav mazas kājas, jau tas sākās, kad vecāki vai treneri vai kāds cits pieaugušais jau var teikt, hei, beidz ņuņoties, vai kas tu mīkstais esi vai mīkstā esi, bet ticiet man, ja mēs paši pieaugušie ļausim bērniem izrādīt emocijas, izprast emocijas, vienkārši būt viņiem, kādi viņi ir un pozitīvi ietekmēt un pamācīt un uzklausīt, viņi nepaliks vājāki mentāli, viņi paliks tikai stiprāki. Un kāpēc vispār bērns, tur raudāt par spēli vai par sliktu trēniņu vai par, kaut kādiem apstākļiem, tāpēc, ka tur ir iemesls, par ko raudāt, bet varbūt tas iemesls nāk iekšēji, varbūt viņš pārdzīvo par to, ka viņam liekas, ka slikta spēle, un tagad viņa mājās lamās, vai treneris dusmosies, vai ka viņš vēl komandu lejā, ļoti uzņemās sev to vainas apziņu, un jo vairāk treneris, piemēram, to borēs, kad, ej, tu ko, mīkstais esi ņūņa, taču tu saņemies, vai ko tu raudi, ne jau tas atrisina to problēmas, īstenībā bišķiņ vairāk iedragā to visu pārliecību tam bērnam, jo problēma tajā, ka tas bērns vienkārši uzņemās to vainas apziņu un domā, ka tagad pasaules gals spēle tiek zaudēta. Vai domā, ka pasaules gals vai ka viņš pie visu ir vainīgs, ja viņš nevar labi nospēlēt, bet tur ir tik daudz stratēģijas, kā par to runāt un aprunāt labā veidā, palīdzēt viņam saprast, kā ar šādām situācijām rīkoties veselīgā veidā ir ļoti nozīmīgi. Un jautājums arī ir tiem pieaugušajiem, kad, piemēram, bērns tagad vai jaunietis vai vienalga pārdzīvo vai raud vai izrāda emocijas. Kāpēc tev kā pieaugušajam tas sagādā problēmas? Kāpēc tev uzreiz to gribās nokušināt vai lai nerāda emocijas? Kāpēc tas ir tik tā kā triggering, kāpēc tas rāda tevī pašam nepatīku vai nosodāmību. Tas ir jautājums reāls, ko paši sev varat uzdot vai citiem. Kāpēc tu jūties neērti situācijā, kad kāds izrāda emocijas? Kas ir tik nepatīkams par to, ka kāds tagad raud? Jo tu nezini, kā rīkoties, jo tu nezini, kā palīdzēt, vai tu nezini, kā nomierināt, vai varbūt tu pats emocionāli netiec galā ar to, ka kāds pārdzīvo. Tad tas jautājums atkal ir sev, un šī ir atkal zīme, kad ir lietas, pie kā piestrādāt. Saprotiet, un pie kā piestrādāt ir pašam sevi izprast un lūgt palīdzību speciālistiem, ja pašam nesanāk sevi izprast, jo tā ir tikai izaugsme. Tas nav nekas slikts, ka tu vēlies, piemēram, kā treneris vai kā vecāks, labāk regulēt savas emocijas, saprast, kas tevi rausta, kāpēc tevi rausta, ka kādam neiet tik labi, vai kāpēc uzreiz gribās nosodīt, vai kāpēc mums uzreiz pašam parādās kaut kādas dusmas, ja notiek kaut kāda situācija, un pie tā visa var strādāt. Es aicinātu ikvienu
būt vienkārši atvērtākiem, vismaz sāksim ar to, atvērtākiem, iejūtīgākiem un saprotošākiem. Un saprast arī tiem, kas, piemēram, cīnās paši ar sevi vai ar situācijām, vai kur nejūtās tik labi, vai kaut kas neiet kā vajag, padomāt par to, kad ir vērts palūgt palīdzību, un padomāt, cik ļoti mēs paši sevi negatīvi ietekmējam un cik ļoti negatīvi ietekmē citi cilvēki mums apkārt, ko par to var mainīt. Un tiem līdzcilvēkiem vai pārējiem es ieteiktu būt saprotošākiem, atvērtākiem un neuzspiest savu negatīvo viedokli, enerģiju un būt tādiem, kas nevis nogrūž citus zemē un paši sevi, bet paceļ augšā. Reāli ir laiks mums levelot up, pacelt augstāk latiņu it visā, bet arī mentālajā veselībā. Un tas sākās tieši ar jums, ar mani, ar tevi un apkārtējiem. Tā kā labā ziņa ir tāda, ka to visu var mainīt. Pilnīgi visu var dzīvē mainīt. Un piedodiet, ka bišķiņ tāda negatīvāka noskaņa. Es tiešām ceru, ka arī tiem, kam ir iespēja šajā Ziemassvētku laikā un jaunā gada svinībās izbaudīt savus līdzcilvēkus un būt momentā, šeit, šodienā, novērtēt to, kas jums ir, un skatīties uz lietām gaišāk, ar citu perspektīvu. Atvērsim bišķiņu smadzeni, redzesloku un ļausim lietām mainīties un mainīties arī mums pašiem. Ok? Paldies, ka klausījāties un tiešām vēlu visu to labāko ikvienam.